Bet tās durtiņas tik maigi varās vaļā. O, izlaida dzīvnieku. Bet viņam rekur ir, jā, teic, tās štorkas elektroniskās, jā? Jā, tu gribi viņus redzēt. Lūdzu. Zini, kur viņus kontrolējāt? Nevis uz durvīm, Oskar, paskaties. Šeit, augšā jumtā. Šits ir aizslēgt, atslēgt durvis. Labs? O, šitam kārtīgs bardačokiņš pašiem. Un smuki aizvarās, nekas nebiršķis. Skaties, te ir no highs, no lows, bows. Ir. Nekur laptopiņu var ielikt, atvelkamais. Šits gan ir inovatīvi foršs fīči. Nu, pasties, šitais te reāli, tu pagad nosēdies taisni. Pat reāli var redzēt, tas iedvogums tev galvai, bet viņš tieši arī tagad perfekti dizainēts, uztaisīts tur ir, lai tev būtu. Jā. Ērtums te ir tieši superīgi. Lielā tumba vēl aizmugurē. O jā, tev aizmugurē tu sabūpēši. Jā, un rekur vēl arī šitien štorciņa ir. Jā, pagaidīs viņu pacelt. Viņa nestrādā, man liekas, aizmugurē. Sāka, ka nestrādā, jo tā aizmugurē, jā. Strādā. Strādā, jā. Jā, salgo. Kārtīgs ritens. 2005. gads. Jā. Jā, nē, nu jauki. Diviem izpūtējiem. Nice. Mašīna labā, jā, viņa tā. Nu, pa cik tad viņa nāk? 6350. Nu, solīda cena. Es teiktu, kāds tāds gados jau varbūt pēc 40 jaunieci varētu realizēt savu jaunības sapni. Nu, jā. Kad 2005. Viņš viņu redzēja kaut kur uz ielas braucot, tagad sēdies un brauc. Cena plus mīnus tāda pati, ko tu ņemtu 8 vai S-pats? Nu, laikam, ka šis man labāk patīk, jo tās man tādas bērnības vai jaunības mašīnas, ko es redzēju uz ielām. Un, tur ir ērti un aizmugurē sēdošie vispār jūtās kā karaļi. Nezinu, domāju, jā, droši vien, ka šo.